Un tā izskanēja ļoti skaista dziesma. Tavas domas tiešām ir ko domāt, ir ko pārdomāt. Un dziesma bija ļoti skaista dziesma bija. Un arī šajā brīdī, kas nu jau klausās uzmanīgi, tad arī šajā brīdī runāsim par tēmu. Vairāki punkti šajā vakarā arī būs. Un sākumā mazliet protams, pielūksim Dievu, kā jau parasti, un tad iesim šajā vakarā kaut ko runāt par Dievu vārdu, un lai Dievs arī ikvienu klausītāju, kas klausās, lai ikvienu klausītāju piepilda un palīdz ikvienam viņa vajadzībās. Tiešām paldies tā, mīļais debes Tevs, par šo vakaru, par šo brīdi, kad mēs atkal varam būt tavi bērni kopā šajā radio ēterā, runāt par tevi, runāt par tavu vārdu, pielūgt tevi, slavēt tevi, tavu vārdu, tavu dzīvības paliekošo vārdu. Tiešām, kungs, lai tavu slava, lai tavu gods, pateicība vienīgi tev par visu, par to lielo žēlastību, kādu tu mums dod, ka tu tiešām rūpējies par saviem bērniem, ka tu tiešām dod mums šo tavu mīlestību. Tiešām, Dievs, pielej katru mūs ar tavu dzīvības mīlestību, lai mēs tiešām spētu mīlēt apkārt savus cilvēkus, savus tuviniekus, ļaudis, lai mēs arī varētu būt kā tāda maza sinepju sēkliņa, kas ietu un viņiem liecinātu par tevi, par tavu mīlestību, par taviem brīnuma darbiem. Dievs, tiešām vadi katru mūsu pa tavu patiesības mērķi, pa tavu patiesības ceļu. Un tiešām stiprini arī ikvienu klausītāju, īpaši šajā vakarā, dod spēku turēties uz tevi, Dievs, tiešām paļauties uz tevi, uz tavu vārdu, uz taviem apsolījumiem, uz to, uz ko tu mums katru aicini. Un tiešām, lai arī radio vakars varētu kalpot katram par svētību, tiešām svētī šo internetu, šīs visas problēmas, lai nekas nebūtu, lai nekas neraustītos, lai viss ļoti labi ietu. Tiešām, Dievs, esi klāt, sūti savu svēto garu, uzturi un darbojies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Kā jau es teicu, mazliet atkal šodien iesim tālāk, kas jau klausījās iepriekšējā reizē, tad iepriekšējā reizē mēs mazliet pieskārāmies lūkšanai, atkal var atkal teikt no jauna. Atkal svarīgāku apskatījām par lūkšanu, kas sekoja. Tie dzirdēja, kas nenoklausījās, tad to var paspēt. Tas vēl ir YouTube'ā, manā kanālā. Bet šovakar iesim tālāk, nevis par lūkšanu, bet vairāk par to, par Dieva vārdu. Ko saka Dieva vārds? Un sākumā Ebrejiem 11. nodaļa, 6. pants. Ebrejiem 11.6. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Lūk. Un viens no šī vakara sarunu punkta ir ticība. Un pirmais pants, kur jau mēs apskatām, to pasaka. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Lūk, mīļais klausītājs. Vai tavā dzīvē tiešām ir šī ticība uz Dievu, ka tiešām pirmām kārtām vai tev ir ticība, ka vispār tās Dievs ir? Daudzi saka, pierādi, ka Dievs ir. Un tā tālāk.
Vai tev ir ticība? Tā ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa, ja tā varētu teikt. Ticība. Ticība visu pamatā, kā mēs zinām. Lai kaut kas notiktu, ir vajadzīgs ticībai. Un lai mēs kaut ko sasniegtu, tad arī mums ir šis spēks vajadzīgs, šis darbs jādara. Ja mēs gribam kaut ko izdarīt, mums ir jāstrādā. Ja mēs nestrādāsim, darbs nebūs padarīts. Stāvēs viss, kā ir stāvējis, un tāpat arī, ja mēs gribam kaut ko saņemt no Dieva, dziedināšanu, finanses, darbu vai kaut ko citu, mums ir vajadzīgs ticībai. Lūk, ticība. Ļoti jauks pants, varētu runāt ilgi un dikti, bet šajā vakarā nav laiks pie viena panta kavēties. Tas tā īsumā, un tad romiešiem, tālāk romiešiem 1. nodaļa, 17. pants. Romiešiem 1. nodaļa, romiešiem 1:17. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Lūk. Lai dzīvotu ticībā, vajadzīgs visu laiku to uzņemt, kā mūsu garīgā ceļojuma sākumā. Tā kā mums jau šī ticība ir jāuzņem, jālasa Dievu vārds, jālasa viņa apsolījumi, jāpaļaujas uz tiem, ko Dievs ir savā vārdā rakstījis. Un tā. Mums ticība ir jāuzņem katru dienu. Tāpat kā mēs ēdam dienascho ēdienu. Tāpat Dieva vārds ir jālasa un jābūt spēcīgiem garīgajā ziņā, garīgo dvēseli arī jāstiprina, nevis tikai miesu. Un romiešiem 10. nodaļa, 17. pants, romiešiem 10:17, tātad ticība nāk no klausīšanās un sludināšana no Kristus pavēles. Un tad vēl 1. Pētera vēstule 2. nodaļa. Tā, 1. Pētera 2. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Pirmā Pētera, kā jau teicu, 2. nodaļa no 1. līdz 3. pantam, tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības, kārojiet kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīga tīra piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs. Tā kā Dievs jau šeit pasaka, pirmām kārtām atmes visu ļaunprātību, visu viltu, liekulību, skaudību un meklē Dievu, kā jau šeit ir, kārot pēc
garīgā piena, Dieva vārda, kā ar to varam augt un tapt izglābti. Un tad vēl Ebrejiem 5. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Ebrejiem 5. nodaļa no 12 līdz 14. Jo lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dievu vārdu pirmsākumus, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena, ne cietas barības, jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības. Jo katrs, kas bauda pienu, ir taisnības vārda nepartējs, jo tas ir bērns. Bet pilngadīgiem pienākas cieta barība tiem, kam ir piedzīvojumi un kam prāti vingrināti, izšķirt labu un ļaunu. Arī šeit ir pateikt, ka sākt ar mazumiņu, ja tu esi tikko piedzimis no augšienes, tad sāc ar mazumiņu, lasi Dieva vārdu, bet ar laiku Dievs jau tev dos šo cieto barību, stiprinās tevi, un tad tu varēsi darīt kaut ko vairāk. Un vēl Mateja evaņģēlijas 4:4. Mateja evaņģēlija 4. nodaļa, 4. pants. Stāv rakstīts, cilvēki nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, Dieva vārda patiesība. Cilvēki nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk. Un tad Galatiešiem 2. nodaļa, 20. pāns, Pāvila vēstule Galatiešiem. Pāvila vēstule Galatiešiem tam. Pāvila vēstule Galatiešiem 2. nodaļa, 20. pants, un ir šeit teikti tādi vārdi. Līdz ar Kristu esmu krustā sist, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Lūk. Un tad vēl Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa, 31. pāns. Jāņa 20, 31. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvotu, iegūtu viņa vārdā. Tā kā viss ir sasniedams tikai un vienīgi ticībā. Bībeles lasīšana var kļūt par garīgo barību mūsu ticības audzināšanai, kā jau es sākumā minēju. Sākt ar šo Bībeles lasījumu, kas arī mums spēcinās un dos
spēku mūsu ticībai un arī vairos mums ticību. Un 1. korintiešiem 8. nodaļa, 1. pāns, 1. korintiešiem 8. nodaļa, 1. pāns. Bet, kas attiecas uz elku upuriem, mēs zinām, ka mums visiem ir atziņa. Atziņa dara uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Ļoti brīnišķīgi panti. Mums ir pareizi jāsaprot un jāpielieto Dieva vārds. Mums ir ikdienas jāpastāv attiecībās ar Dievu. Mums ikdienas ir jāmeklē Dievs savā dzīvē. Mums ir jāiegūst nevis zināšanas, bet gan barība savai ticībai, tieši no Dieva. Dieva vārds ir patiess, dzīvs, barības avots, pēc kā mums ir jātiecas. Dievs runā uz saviem bērniem caur savu vārdu Bībeli. Kā jau zinām, kad mēs lasām Dievu vārdu, kad lasām kādu vietu Bībelē, un te pēkšņi Dievs mūs uzrunā. Un tad mēs pie tās vietas apstājamies un sākam domāt. O, jā, tur es nebiju paklausīgs, jā. Tas vēl ir jālabo manā dzīvē. Dievs uzrunā caur savu vārdu. Mums ir jālūdz saskaņā ar Bībeli. Tas nozīmē būt pārliecinātam, ko lūdzamies, ka lūdzamies saskaņā ar Dieva gribu. Mums ir jālūdz pamatā uz Bībeli un jābauda īpaši tuvības mirkļi kopā ar Dievu un jāapzinās, ka tikai Dievs var mainīt mūsu dzīves. Kā jau bijām arī kādas nedēļas atpakaļ runājuši, ka tikai Dievs var mainīt mūsu dzīves, nevis tava konfesija, nevis tas, ka tu aizēji svētdienā uz baznīcu, ja tev sirdī tur nekā nav īpaši, tad tas neko daudz nevar dot. Tā kā pirmām kārtām ir jābūt Dievam mūsu dzīvē, mūsu sirdī, jādzīvo saskaņā ar Dieva gribu, saskaņā ar Dieva vārdu, jo tikai Dievs var mainīt mūsu dzīves. Un 2. Pētera 3. nodaļa, 18. pāns. Otrā Pētera 3. nodaļa, 18. pāns. Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam, lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Tā kā arī šis pants pasaka, ka mums ir jāaug mūsu Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā. Viņam, lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai. Tiešām āmen. Un 2. Timotejam 2. nodaļa, 15. pāns. Pāvela vēstule 2. Timotejam 2. nodaļa, 15. pāns. Centies būt Dieva acīs krietnis darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu. Lūk, arī šis pants pasaka, ka mums ir jābūt Dieva acīs krietniem, patiesiem un jāmāca un jānes arī pareizi šis Dieva dotais vārds. Mēs tiksim īpaši svētīti, ja pastāvīgi
savu skatu vērsīsim mūžīgajam Dievam. Kā jau es arī teicu, katru dienu tiešām meklēju Dievu, jo bez viņa mūsu dzīve nebūtu iedomājama. Kas mēs būtu bez viņa? Dievs vēlas, lai viņa bērni zemotos viņa priekšā garā un patiesībā, kā jau saka Jāņa evaņģēlijas 4:24, ka tev būs pielūgt Dievu garā un patiesībā. Ir arī tādi kristieši, kas labi pazīst Dieva vārdu, bet kas vienalga iet pasaules ceļus un neskatās uz Dievu. Bībeli viņi zina ļoti labi, visu labi zina, bet tomēr iet uz savu galvu, iet uz savu prātu un iet arī pretējā virzienā. Un kā jau arī zinām, ka kungs Jēzus Kristus samaksāja dārgu cenu par to, lai mūs atbrīvotu no šīs pasaules ļaunās iekāres un no grēka, sūtot savu vienīgo dēlu Jēzu Kristu, kas mira mūsu grēku dēļ. Kāda patiesība, kāda Dieva mīlestība dot savu vienīgo dēlu. Un Psalms 119, 11. pāns. Psalms 119, 11. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Arī šeit ir pateikt tā, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Vai mēs paturam savā sirdī arī Dieva dotos vārdus? Un vēl Jeremijas 20. nodaļa, 9. pāns. Jeremijas 29. Bet, kad es apņemos, es nedomāšu vairs par viņu un nerunāšu viņa vārdā. Tad ir tā, it kā manā sirdī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus, un kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūka tam spēka. Un arī daudzi ticīgie savā dzīvē ir pazaudējuši Dieva uguni. Šo liesmiņu ir pazaudējuši, kas viņu sirdī dega. Un arī, kad Bībeles mācības satver mūsu sirdi, tikai tad mūsu dzīves mainīsies, kad mēs ļausim Bībeles mācībai, Dievu vārdam satvert mūsu dzīves, un ja arī šim vārdam sekosim, un ja šim vārdam paļausimies, tad tikai tad varēs mainīties mūsu dzīves. Patiesa tuvība ar to kungu var notikt tad, ja kristietis atrodas un nostājas svētā Dieva tuvuma gaismā. Arī mums ir jāļauj, lai svētais gars mūs vada. Un vēl pāns no 36. salma.
Psalms 36, 10. pāns. Jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Lūk, cik brīnišķīgi vārdi, jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Vai arī mēs izsūdzam savus neskaitāmos grēkus, un vai esam grēcīgi, un vai mums par to ir baili. Tā kā arī šīs visas grēka nastas, ja ir, jādod ir Dievam, jānostājas patiesi uz Dieva ceļa. Un mūsu Tēvs piedod grēkus, kas ir izdarīti, jo kā jau zinām, ka Dievs caur savu dēlu ir visus mūsu grēkus samaksājis. Dievs turpina runāt uz mūsu sirdi tikai tad, kad klausam viņa vārdam, kā jau teicu, arī jāņem visu pamatā šis Dieva vārds, jāklausa Dieva vārdam, jāņem tas vērā, kas tur rakstīt. Tikai tad Dievs varēs mūs uzrunāt un mūs mainīt. Ja mēs klausīsim Dieva vārdam, un Svētais Gars vēlas darīt izlasīto vārdu dzīvu mūsos. Svētais Gars iemājo ar savu vārdu mūsos, un arī šo vārdu viņš grib darīt dzīvu, spēcīgu mūsu dzīvēs. Tāpēc arī mēs varam lūgt. Dieva Gars, esi man par skolotāju, vadi mani Kristus pēdās, dod man rokā brīnišķīgu atslēgu, ar ko es nonākšu tavā vārda brīvībā. Tiešām, lai mēs arī ik viens šo Dieva doto atslēgu varētu satvert un tiešām nonāktu pie šīm Dieva vārda patiesībām un atrastu savai dzīvei, kas mums ir katram nepieciešams. Un Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa, 13. pāns. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa, 13. pāns. Bet, kad nāks viņš, patiesības Gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmu nākamās lietas. Kā jau šeit ir pateikt, kad nāk Svētais Gars, tas nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs mums zināmas nākamās lietas. Skolotājs Svētais Gars. Svētais Gars ir mūsu skolotājs, kas mūs māca. Mums ir arī jāatļauj, lai Svētais Gars varētu mūs vadīt uz patiesību. Un kas arī pārliecina mūs par patiesību. 1. Jāņa, 2. nodaļa, 27. pāns. 1. Jāņa, 2. nodaļa, 27. pāns. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Lūk, palikt Dieva vārdā.
kad mēs lasām Bībeli un paļaujamies uz Svētā gara vadību, tad viņš varēs šo patiesību vārdu ielikt mūsu sirdīs un darīt arī dzīvu šo vārdu mūsu sirdī. Tāpēc arī mums vajag kādu vietu, kur mēs varētu būt ar Dievu vienatnē, kur mēs varētu lūgt, kur mēs varētu meklēt Dievu, un mums ir jābūt disciplinētām attiecībām un arī neatlaidībai, lai ko sasniegtu, lai arī nestu augļus Dievam par godu un sev par svētību. Tad vēl Jēkaba 4, Jēkaba 4. nodaļa. Jēkaba 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam. Toties viņš dod lielāku žēlastību, tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretniem lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Lūk, arī šeit ir teikt. Tie, kas pazemojas, tie, kas lūdz, tie viņi dod žēlastību, bet lepniem, augstprātīgiem, tie viņi stājas pretī, kā arī teikt arī Dieva vārdā, kā arī teikt Dieva vārdā, kas paaugstinās, tas tiks pazemots, bet kas pazemojas, tas tiks paaugstināts. Dievs redz ikviena sava bērna sirdi. Viņš redz, kādas ir mūsu ilgas, kādas ir mūsu nopūtas un ko mēs vēlamies sasniegt. Un kā ir teikt arī Ebrejiem 4. nodaļā, tūlīt izlasīsim. Ebrejiem 4. nodaļa, 16. pants. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Tām lūk, kā arī šeit ir pateikt. Kā arī šeit ir pateikt, kā jau es lasīju. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Laipnība nozīmē to, ka Dievs nedod mums to, ko mēs esam pelnījuši. Iedod, atvainojos. Laipnība nozīmē to, ko Dievs iedod mums, to, ko mēs esam pelnījuši. Žēlastība nozīmē, ko Dievs mums dod, to, ko mēs neesam pelnījuši. Lūk, viss arī no Dieva žēlastības, arī šī grēku piedošana. Dieva žēlastībā tas bija. Varbūt mums tur vajadzēja katram par saviem grēkiem atbildēt, bet Dievs bija tik žēlastīgs un ka sūtīja savu dēlu, kā ir teikt, nepelnīta. Viņa mīlestība bija mums katram. Cik brīnišķīgi ir staigāt vienotībā ar mūsu mīlestības un žēlastības Dievu. Tiešām, ka mēs katru dienu varam iet ar Dievu vienotībā, mīlestībā un žēlastībā un raudzīties vairāk uz viņu. Un ja mēs savā dzīvē būsim nepaklausīgi, tad nespēsim sajust Dieva svētīto smaidu.
kad viņš smaida uz mums, ka viņš lūkojas uz mums, ka viņš rūpējas par mums, tāpēc paklausīsim Dievam. Kad cilvēks apbēdina svēto garu un apzināti savā dzīvē ielaiž grēku, viņš pazaudē apetīti ēst Dieva vārdu, uzņemt Dieva dzīvības vārdu savā sirdī. Jo ja mēs paliekam grēkā, tad mūsu ticības grādi samazinās. Lūk, tāpat kā arī ziemā, kad noiet -20, -25 grādi. Un ka tagad jau gaidām siltāku laiku, ka vasarā būs 25 grādi, ka varēsim iet peldēties un priecāties par skaisto Dieva doto vasaru. Un tāpat tas arī ir ar mūsu garīgo termometru. Kas ir mūsu sirdī? Cik tur grādi ir? Vai tur ir +20 grādi? Vai varbūt kādam ir -20 grādi? Vai kāda sirds varbūt jau ir atsalusi no Dieva? Un ka savā sirdīs ir augsti kā bargā ziemas augstumā. Bet tiešām degsim priekš Dieva. Lai būtu tiešām tur +20, +25 grādi. Lai būtu labs karstums mūsu sirdīs. Lūk, nevaram atļaut, lai mūsu sirdis atdziest. Lai atbrīvotos arī no šī vainas smaguma, kristietim ir jāatver savas sirds un jāizsūd savi grēki Dieva priekšā, kā ir teikt arī 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 9. pantā. Zinām, rakstuvieta jau ir, bet varam ātri apskatīties. 1. Jāņa, 1. nodaļa, 9. pants. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un vēl 51. salmu nolasīšu. Salms 51. Dāvida dziesma dziedātāja vadonim, kad pravietis nāca pie viņa, pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu, apžēlojies par mani ak Dievs savā žēlastībā, izdzēs manas pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā, mazgā mani pavisam tīri no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisni savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsti, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liet man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Rādi manī ak Dievs šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus
ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie tevis. Glāb mani no asins grēka, Dievs, tu mans pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudina tavu taisnību, kungs. Atdari man manas lūpas, lai mana mute teikt tavu slavu, jo tev patīk kaujamie upuri, un es dodu dedzināmo upuri, tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salaust un sagraust sirdi tu Dievs nenoraidīsi, dari labu Cijānai savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes mūrus, tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upuris, tad ļaudis upurējas vēršas uz tava altāra. Lūk, šāds ļoti brīnišķīgs salms. Un tad vēl no 1. Pētera 2. nodaļas no 1. līdz 2. pantam. Pirmā Pētera 2. nodaļa no 1. līdz 2. pantam. Šo pantu jau lasījām, bet nekas varam atkārtot. Tad atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas melnesības, kārojiet, kā pat labam piedzimuši bērni, pēc garīga tīra piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti. Pirmām kārtām atmest visu ienaidu, ļaunprātību, ja tev ir uz kādu. Kā jau arī Dieva vārds saka, piedodiet tāpat, kā es jums esmu piedevis. Un kā es teiktu Dieva vārdā, ja mēs piedodam, tad arī mums debes tēvs piedod, bet ja mēs nepiedodam, tad arī mums debeses tēvs nepiedos mūsu pārkāpumus. Un Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa, 4. pants jau to pasaka. Un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un ieved mūsu kārdināšanā, lūk. Kā ir teikt? Un es domāju, šajā brīdī arī nobeigsim. Nākamā reizē iesim tālāk par šo pašu tēmu. Vairāk par Dieva vārdu runāsim. Un vairāk arī par Dieva vārda patiesībām. Paldies Tev, mīļai debes Tevs, par šo brīdi, kad mēs varējām runāt par šo Tavu vārdu. Tiešām Dievs izradi katru mūsu, lai mēs tiešām būtu katrs Tavs vēstnesis, kas arī šo Tavu vārdu nestu tālāk šai pasaulē, lai mēs arī būtu tie, kas uzrunātu uz ļaužu sirdīm, kas arī gribētu kādam dot šo vēsti, pievest kādu tuvāk Tev, un tiešām Dievs, paldies par Tavu vārdu, par Taviem apsolījumiem, ka Tu tiešām par mums rūpējies, ka Tu par mums gādā. Tiešām izpaliek mūsu ziņā, vai mums ir šī ticība, vai mums nav šī ticība. Tiešām, kungs, ja kādam ir par maz ticības, tad tiešām vairos, spēcini ikvienu savu bērnu ticībā. Ikviena, kungs, dod šo ticību, pielai mūsu sirdīs, lai mēs būtu paļāvības pilni, prieka pilni uz Tevi, uz Tavu vārdu, ka Tu tiešām par mums gādā, ka Tu par mums rūpējies, ka Tu par mums esi nomodā dienu un nakti, kungs, Tev nav brīvdiena, Tev nav atpūtu. Mēs pie Tevis varam iet katrā brīvā brīdī, lūk Tevi izkratīt savu sirdi Tev, Jēzu, tiešām paldies Tev un slava Tev, Tavam vārdam. Jēzus Kristus vārdā, lai Tev gods, lai Tev slava
un lai to vienīgā pateicība Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mazliet paslavēsim un sagatavosim savas sirdis, un tad nāksim arī Dievu priekšā ar lūkšanu vajadzībām.